Sveiks! Esam nonākuši līdz kopējiem izdevumiem un statusiem, kurus var pārskatīt apakšējā kreisajā pusē spiežot uz pogas un atvērsies šāda lapa. Kreisajā pusē var redzēt izdevumu izveidošanas datumu, pēdējās izmaiņas datumu, marka modelis valsts numurs, izdevums ir izpildīts vai nav izpildīts, izdevuma veids, summa, paskaidrojums, kā arī atbildība, ja tāda ir uzlikta konkrētajam izdevumam. Tepat var redzēt arī uzdevumus, kuriem nav vērtība un izdevuma veids, bet ir pievienot kādai konkrētai automašīnai. Pirmo reizi atverot šo lapu, tu vienmēr redzēsi pēdējā mēneša izdevumus. Labajā pusē augšējā stūrī varēs redzēt kopējo summu, kāda ir attiecīgajā laika posmā. Zemāk ir izdevuma nodoklis, ja tāds ir, un izdevuma skaita, cik šeit ir izdevumi kopējie. Zemāk var atķeksēt, ja vēlies redzēt tikai tos izdevumus, kur iekļauts nodoklis, un arī, piemēram, ja vēlies redzēt tikai tos izdevumus, kuriem ir status nepabeigts. Piemēram, ja atzīmēsim kādu no šiem izdevumiem, viņi pazudīs. Tepat tālāk varam mainīt laika posmu, kādā gribam pārskatīt visus izdevumus. Mēs uzliksim gadu, tad mēs redzam kopējo summu, kopējo nodokli, kopējo skaitu. Šis ir testa konts, tāpēc arī tie izdevumi tur ir tik maz. Pēc tam mēs varam meklēt arī pēc apraksta. Mums ir kaut kāds konkrēts nianses, pēc ko mēs varam atrast kādu izdevumu. Mēs šeit ierakstam un viņš atradīsies. Piemēram, diagnostika mums atrod šādus 4 izdevumus. Pēc tam mēs varam šķirot pēc atbildības. Ja mēs uzliekam testa atbildību, mēs redzam visus, par kuriem ir atbildīgs testa lietotājs, zēlis, piemēram. Un pēc veida vienkārši uztaisīs savus izdevumu veidus un atzīmējot interkārus kaut kādā laika posmā, tu redzēsi, cik tu esi parādā šai kompānijai, un tev būs viegli izsekot līdzi, vai viss ir pierakstīts pie konkrētas automašīnas, un nekas tev netiek pazaudēts. Parasti tu vienkārši atver šo sadaļu, paskaties datumus, paskaties summu, ja summas sakrīt, atķeksē visus kā pabeigtus, un var apmaksāt droši pavadzījumu, jo zini, ka viss ir pierakstīts. Tālāk tu vari spiest uz status vēsturi, kur tu redzēsi visus komandas kopējos statusus. Šeit parādīsies pēdējo 2 mēneši, ievietotie status, visi kopējie status, kur būs gan pulēšana, gan problēma, gan ceļā, gan visi tie status, ko tu pats būs uzlicis un norādījis. Un, ja vēlies skatīt visus konkrēti servisā, piemēram, status, tu redzēsi visus servisā status, bet šeit jau tu redzēsi arī vecākus par 2 mēnešiem visus status, kas nav pabeigti. Tāpat var atrast arī visus pabeigtos. Ja uzspiedīs uz šo klikšķi, parādīsies pabeigtie. Noņems no šo un rādīsies tālāk visi statusi, kas ir pabeigti pēdējā laikā. Kā arī var meklēt pēc piezīmēm. Tāpatās rakstam diagnostika un parādīsies, kuriem statusiem ir vārds diagnostika piezīmēs. Vienmēr, kur redz šādu zilu auto marku modeli valsts numuru, tas ir links, uz kuru tu var uzspiest un nonāks galvenajā auto lapā. Galvenajā auto lapā ir viss informācija par konkrētu automašīnu, padziļināti un daudz un dažādas iespējas, ko tu šeit var darīt. Tāpēc nākamais video būs īpaši interesants. Tur varēs pievienot sludinājumus automātiski, izveidot cenu lapas, pavadzīmes, iepirkuma aktus un vispārējo. Tāpēc, ja tev tas būtu interesanti, tiekamies nākamajā video.